Mežiem bagāti, un te lūk Latvijas valsts meži komunikācija vadītāja Inga Petersone. Inga, lūdzu par to, vai mēs pareizi vai nepareizi apsaimniekojam. Jūsu organizācijai pēdējo gadu laikā daudz pārmet, ka jūs pa lētu naudu mūsu Latvijas zaļo zeltu iztirgojat, un ka galu galā, ja viņi tur Amazonā grib izcirst pasaules plaušas, tad lai viņi cērt, bet mums viņas ir jāaudzē vairāk, un mums tas nebūtu tā jāapsaimnieko, kā mēs to šobrīd it kā intensīvi darām. Tātad daudz un dažādi aizspriedumi sabiedrībā, kurus jums tagad ar vienu rokas mājienu ir jākliedē. Lūdzu, Inga. Jā, sākumā neliels labojums. Es neesmu vēl tik augstākā amatā kā komunikācijas vadītāja, bet esmu komunikācijas projektu vadītāja. Man vēl ir augstāks boss virs manis. Tā kā tā. Jā, mana tēma šodien ir par koksni, un droši vien jums katram ir savs viedoklis par to, kā tiek apsaimniekot Latvijas valstī piedarošie meži, vai tas ir pareizi vai nē, un tā, bet tā kā šodienas tēma man vairāk bija vērsta uz energoefektivitātes virzienu, tad es arī savā prezentācijā vairāk tam pieskāros. Tātad nosaukums ir, manuprāt, kā jūs visi redzat, koksni ir resurss planētas nākotnē un turpmākā slaidos es parādīšu, kāpēc es tā domāju un kāpēc Latvijas valsts meži tā domā. Jā, tad es pārstāvu organizāciju akciju sabiedrību Latvijas valsts meži, kas ir tā organizācija, kas apsaimnieko mežus, kas pieder Latvijas valstī. Jā, un uzreiz ķeroties pie tēmas arī jau pieminētās globālās sasilšanas, pretstatīju šīs divas fotogrāfijas, mūsu zaļo zeltu un ledus lācīti kaut kur tālu ziemeļos uz vēl tur palikušā ledus gabaliņa. Tad par globālo sasilšanu, es domāju, mēs visi esam pamanījuši, ka tāda lieta mums notiek, un kādā veidā tad mēs to varam paši arī pamanīt. Jā, nav noslēpums, 20 pēdējie gadi ir bijuši karstākie, siltākie pēdējos 400 gadus, ja salīdzina šo laika posmu. Ir īpaši atceramies šo vasaru, visi mēs tādu staigājām. Arī strauji kūst arktiskie ledāji. Iespējams jau tuvākajā, pēc dažiem desmitiem gadu, tur būs pirmā vasara bez ledus, un kas ir īstenībā ļoti bēdīgi, jo šādas skatus tad mēs redzēsim tikai vēstures fotogrāfijās, ja tā tiešām notiks. Strauji kūst ne tikai ziemeļos un polos esošie ledāji, bet arī kalnu ledāji. Salīdzinājumam viens piemērs par Kanādu. Ja kādreiz pirms apmēram 100 gadiem tur bija, pat ne apmēram, tieši 100 gadiem tur bija 150 kalnu ledāji, tad tagad ir palikuši apmēram 27. Bilde no tiem un šiem laikiem. Varam paskatīties, kā izskatījās. Protams, visi, ko esam pamanījuši, kas pasaulē notiek, sausums, vētras, zemestrīces, plūdi, dažādas katastrofas, kuras mēs, nav ne tikai mūsu pašu izraisītās, bet arī dabas tāda sliktā dāvana mums atstātā. Un jūs droši vien to zināt, bet es ļoti vienkāršotā veidā pastāstīšu, kas tāda globālā sasilšana ir. Saulīte silda mūsu zemi. Tiešām tas būs ļoti primitīvi tā, lai visiem ir skaidrs, vai visi varam sekot līdz saules enerģija caur atmosfēru, tiek līdz zemei un to silda. Pēc tam šī enerģija no zemes atstarojas atpakaļ uz sauli un caur šo atmosfēras barjeru. Taču starojoties atpakaļ, šī enerģija ir vājāka nekā tā, ko mēs iepriekš saņēmām no saules, un tāpēc tā nespēja izvalsties tajā atmosfēras barjerai cauri. Atmosfēras barjeru savukārt veido dažādas gāzes, kuras sauc par siltumnīcas efekta gāzēm. Un viszināmākā no šīm gāzēm ir CO2. Un tātad, kas rodas? Normālos apstākļos mums tā barjera ir vajadzīga, lai mēs varētu dzīvot. Taču, ja tā barjera ir pārpildīt ar pārāk daudz šīs, piemēram, CO2 gāzes, tad tas starojums nespēja tikt atpakaļ līdz saulē, viņš paliek, tā kā jūs redzat šajā zīmējumā, viņš paliek uz zemes, tāpēc arī tā zeme kļūst ar vien siltāka, tāpēc klimats mums kļūst ar vien siltāks un ledāji kūst, un tāpēc notiek šīs pārmaiņas. Tas ir, ļoti vienkārši. Kāpēc tas notiek tieši pēdējos gados, un kāpēc, viduslaikos par to neviens nedomāja un nerunāja? Mums ir uz fosilo kurināmo balstīta rūpnieciskā ražošana attīstījusies,
visi šie dūmeņi, lietojam tik daudz automašīnas, kaut vai tikko redzētais Ķīnas piemērs, vai ne? Un arī izpūtas gāzes radītās CO2. Siltumu mēs iegūstam no materiāliem, kuri nav atjaunojami, tātad, gāze, akmeņogus, piemēram. Un līdz ar to rodas vairāk CO2, nekā šī atmosfēras barjera ir vajadzīgs. Tātad CO2 it kā paliek pāri, un tāpēc tā zeme arī sasilst. Un kas ir risinājums? Varbūt jautājums jums? Man ir sava atbilde, varbūt jums sava versija arī. Kur vienam puisim ir risinājums, tūlīt jums būs jāizmaina sava prezentācija, kad viņš pateiks. Skaidrs. Man vairāk ir tāds kā komentārs, jā? Piemēram, Latvijas valsts meži, kā tāda ir valsts īpašums, jā? Bet mēs vairāk patērējam gāzi nekā pašu savu koksni, jā? Okay. Piemēram, tas varētu būt arī risinājums, jo, piemēram, kad Japāņi gāja iekšā Krievijā, jā? Viņi savāca pilnīgi visu līdz pašai saknītei, un viņu arī pārstrādāja. Mēs vienkārši atstājam visu mežā. Labi, jā, par to atstāšanu. Es domāju, atstāt, bet varbūt tagad ir risinājums pie visu šitā. Un tad jautājumu pēc tam mēs paturam atbildēsim, vienkārši, lai nenojauc jūsu domu. Nē, doma īstenībā ir ļoti pareizā virzienā. Man atbilde ir, ja man pik strādā, tad arī būs atbilde. Man atbilde ir mešs. Mešs varētu būt risinājums šai problēmai. Pilnīgi, es gan papildināšu šo pēc tam es papildināšu jūs arī to jautājumu prezentācijas beigās, bet atbildi ir, risinājums mazināt globālo sasilšanu ir mešs un koksne. Kāpēc? Tāpēc, ka koki augot, sāksim tagad, es nezinu, kā to sarkano punktiņu var dabūt, lai kaut ko parādīt. Vidējā podzīme. Es vienkārši, super. Koki, sāksim no šejienes. Koki augot uzņem ogliskābo gāzi, ko rada, viss mans iepriekš minētais. Rūpnīcas, kuras kurina un rada CO2, mašīnas un viss tā tālāk. Augot, viņi šo ogliskābo gāzi uzņem. Tālāk, kad koks sasniedz savu briedumu un ciršanas vecumu, gluži tāpat kā jebkura burkāna dobe, kas reizi jānovāc, arī koks reizi jānovāc, tad viņš tiek nocirsts un iegūta no tā koku materiāla. Tālāk šī koksne tiek izmantota, celtas mājas, dažādos citos veidos izmantotas, un pašās beigās koka izmantošanas pēdējais posms ir tas, ka to koku varbūt vairs nevar izmantot nekur citur, kā tikai kurināmo līdzekli. Un tajā brīdī, kad sadeg koksne, arī roda šis CO2. Taču tajā mirklī augošie koki šo CO2, ko radīs tas sadegušais koks, uzņem atpakaļ. Tāpēc šis CO2, kas rodas koksnes pārstrādes procesā un koksnes izmantošanas procesā, viņš dzīvo šajā slēgtajā ciklā. Es ceru, ka jūs sapratāt, jo te vajag iedziļināties, lai tā saprast. Ir diezgan precīzi dati, cik precīzi, bet izrēķināts, ka 1 kubikmetrs koksnes uzņem 1000 jeb 1 tonu CO2, un tā vietā 1 kubikmetrs koksnes saražo 727 kg ar skābekli. Un tagad tie pozitīvie iegūmi, kāpēc mums būtu jāizmanto gan kā kurināmais koksne, gan savu māju būvniecībā koksne. Jo koksne pirmkārt ir resurs, ko mēs varam atjaunot. Tā nav nafta, kuru mēs izraksim, viņa kādreiz beigsies, un tad mēs domāsim. Koksni mēs varam paši nocērtot, mēs paši varam iestādīt no jauna, mēs viņu varam paši izveidot. Koksne ir oglekļa krātuve. Tajā ciklā, ko mēs redzējām, šīs CO2, kas tur rodas, oglis paliek glabāties koksnē, uzceļot māju, kur iespējams turēsies 100-200 gadu, tas oglis tur arī paliek, viņš nepaliek pāri, viņš nerada šo globālo sasilšanu. Koksni var aizvietot citus materiālus. Mēs varam tiešām būvēt mājas no koka, nevis no fosiliem, jeb neatjaunamiem resursiem. Arī ražojot koksnes izstrādājumus, CO2 izmešu apjoms ir neliels salīdzinot ar citiem materiāliem. Un koksnes izstrādājums iespējams ražot arī, nevis ražot, bet izmantot atkārtoti.
Ja, teiksim, mums bijusi māja ar vecām sijām vai vienalga kāda cita materiāla, tad nojaucot šo māju, šos kokus nevar izmantot vēlreiz, ieliekot, piemēram, grīdu vai kaut vai kā kurināmo.